Jelgavas novada pašvaldības simpātija Nauris Malnieks. Nu, un tagad sākās tā pats nozīmīgākais moments, jā, un es tālāk nododu vārdu profesionāļiem, jā, pirtsvecmeistaram un starptautiskam tiesnesim Jānu Lūdzu. Es nepiedalos konkursā, arī jūtu nelielu nervozitāti, jo šī jau nav Eirovīzija, bet daudz nopietnāks konkurss. Tātad mums ir atlikusi 3., 2. un 1. vieta. Ko es gribēju pateikt, kad specifika bija sekojoša, kad vakar bija praktiskais darbs, jūsu meistarība ar slotām, meistarība darbā ar klientu. Šodien tas, kā jūs izskatāties, kā jūs protat sevi pasniegt, kā jūs atbildat, un dažbrīdī bija jautājumi, kur bija varbūt pareiza, varbūt nepareiza atbild, bet tas, kā jūs to pasniedzat, vai jums ko teikt, varētu domāt, kad neliels tāds uztraukums, stress varētu traucēt, un tas ir normāli. Tik un tā žūrija tomēr vērtē gan jūsu zināšanas, gan arī spēju prast ātri sameklēt to atbildi. Kāpēc es to saku? Vakar bija konkrēts līderis. Viņu, ar ļoti lielu punktu skaitu atrāvās. Šodien bija cits līderis, kurš arī bija ar lielu punktu skaitu no visiem atrāvēs. Un tomēr 1., 2., 3. vietu dabūja tie, kuri bija ne paši labākie, ne paši sliktākie, bet summā spēja parādīt sevi gan teorētiskais zināšanās, gan praktiskā izskatā, gan savā erudīcijā, spēja ātri sameklēt atbildi un vakardienas praktiskajā darbā ar cilvēku. Tāda lūk kompilācija mums sanāca no visiem šiem te faktoriem. Tāpēc vēlreiz visi dalībnieki lūdzu ņemiet vērā. Tas paliks noslēpums. Neviens neuzzinās, kurš vakar bija pirmais un kurš šodien bija pirmais. To zinu tikai es un vēl viens cilvēks. Tu nē. Nu, lūk, tātad, turpinot intrigu, uzreiz nosaukšu trešo. Jā, nosaukšu uzreiz 2. vietu. Jo 2. vieta, nopelnīta. Solveiga Anita. Solveig, tu esi malacis, bet visi sportisti vienmēr saka, ka trakākā ir 2. un 4. vieta, jo nedaudz tikai pietrūka. Labi, un uzreiz sauksim 1. vietu. Jo tāpat, kā es pateikšu, 3. būs skaidrs, kas ir. Labi, lai tā nāk augšā. Ilga Gavare, Viktors Glīnskis. Neģīpsti, Viktor. Tātad, sīvā konkurencē, parādot atjautību, savas prasmes, cildinot savus pasniedzējus, 1. vietu. Tu neģīpsti, sagatavojies, iegūst. Viktors Glīnskis.
Un Ilga. Pelnīti. Paldies vēlreiz par meistarību un jauko priekšnesumu. Saprotu, ka žūrija visu ir pateikusi, bet mums šodienas festivālā, šo 3 dienu festivālā bija arī viesi. Un arī viesi grib kaut ko teikt. Tātad Vladas, lūdzu, tev vārds. Добрый день. Хочу поблагодарить от Литовской банной федерации, что пригласили наших банщиков уже 2-й раз на этот прекрасный праздник, который проводят для банщиков, для спа-мастеров, массажистов, такой слет, съезд, чтобы могли мы поделиться опытом, увидеть друг друга, поздороваться и обменяться опытом. Спасибо вам всем. Сейчас тогда я хочу благодарностью всем прекрасным женщинам, потому что в Латвии очень красивые женщины, спеть несколько песен. Одна будет литовская, «Милая моя», а вторая российская песня, но все это знают. Džiaugsmas, tą tylę ir keistą naktį, mano keistas likimas, o gal ilgesio sapnas. Tu esi mano džiaugsmas, pasaulis vaiskus ir beribis, leisk ramiai man užmigt tave, švelniai apkabinu. Miela mano, tylis nevysta. Miela mano, paukščiai sugrįžta. Užsimirš sunki valanda, vėl ateis laiminga diena. Miela mano, miela mano. Aš nenoriu lieti ašarų, leisk mylėti, leisk bučiuoti. Juk naktis ši nepasaka tai, tik mūsų vaizduotė. Tu esi mano džiaugsmas, ar ilgai juo bebūsi, ar mokėsi mylėti, ar manęs tu neišduosi. Miela mano, tylis nevysta. Miela mano, paukščiai sugrįžta.
Užsimirš sunki valanda, vėl ateis laiminga diena, miela mano, miela mano. Miela mano, tylis tėvystė. Miela mano, paukščiai sugrįžta. Užsimirš sunki valanda, vėl ateis laiminga diena. Miela mano, miela mano, užsimirš sunki valanda, vėl ateis laiminga diena. Miela mano, miela mano, miela mano. Красивый фестиваль. Спасибо, еще одна песня. Кто знает слова, со мной споем. Буду помнить только эти глаза всегда. Я буду верить лишь в чистоту этих искренних слез. Когда забудешь ты меня и на рассвете уплывешь, оставив в память лишь букет увядших роз. Когда забудешь ты меня и на рассвете уплывешь, оставив в память лишь букет увядших роз. Хорошему фестивалю. Я буду помнить только этот голос всегда. Он как лесной ручей будет ласкать сердце мое, когда, укрывшись от дождя под старым стареньким зонтом, останусь осенью наедине вдвоем. Когда, укрывшись от дождя под старым стареньким зонтом, останусь осенью наедине вдвоем. Спою вместе.
опавшими листьями с ветром умчались вдали. Когда забудешь ты меня и на рассвете уплывешь, как уплывают от причала корабли. Когда забудешь ты меня и на рассвете уплывешь, как уплывают от причала корабли. Как уплывают от причала корабли. Как уплывают от причала. И когда ты скажешь прощай, я увижу потерянный рай. Я увижу в нем улетающих птиц. Я возьму краски, я возьму холст, я налью вино и скажу тост, и смахну пыль с пожелтевших страниц. Спасибо. Спасибо. Paldies! Paldies, paldies lietuviešu draugiem Vladam, bet festivāla cienīgai noslēgšanai viens moments. Dargie klātesošie, es gribēju stādīt priekšā un atgādināt jums, kad uz skatuves bija uznākusi pagājušā gada pirmās vietas ieguvēja Veronika. Ja? Lūdzu, aplaudēsim viņai, Veronika Ņačuk. Pagājušā gada pirmās vietas ieguvēja. Paldies, Veronika. Otrs, es gribēju pateikt, nu pat mēs visi sapratām, ja, kad mūsu festivālam jāliek klāt vēl viens vārdiņš. Kāds? Dziedošais. Pirts, veselības un dziedošais festivāls. Un trešā lieta, mēs visi tagad saprotam vienu lietu, kad Vladas ir jāsūt uz Eirovīziju. Gan no Latvijas, gan no Lietuvas. Un mēs uzreiz iegūstam, es domāju, pirmo vietu, jo pirmais, tas pa pēdējiem 10 gadiem aizbrauks pareizi orientēts cilvēks. Tas būs nebijis gadījums, jā. Otra lieta, viņš aizbraukt ar pirts slotām, jā. Un kā jūs paši zinat, ja tu gribi kaut ko paslēpt, noliec redzamākā vietā, jā. Ja tu gribi samelot, tas sāk taisnību. Un tad tu nevajag nekādu atraktīvu. Viņš vienkārši aizbrauks uz skatuves, uztaisīs pērienu, padziedās, un dabūs pirmo vietu, jo balsos gan latvieši, gan lietuvieši, gan igauni. Ko? Jūs atbalstat? Un viss, un mēs Latvija kļūst uzreiz momentāli pa dziedošā lielvalsts un pirts lielvalsts. Nu tas tā. Igor, ar to viss vēl tavi pienākumi nav galā. Tu skaisti izstāstīji, kā mēs darīsim, bet, lai mēs to darītu, mums ir cienīgi jānoslēdz šis festivāls. Un tāpēc lūdzu, Igor, kopā ar Silviju, lūdzu nolaist festivāla karogu. Jā, protams, paldies visiem dalībniekiem, paldies izturīgajiem skatītājiem.
Pirtniekiem, kuri nebija uz skatuves, pirtniekiem, kuri strādāja vaigas viedros, lai sagādātu jums patīkamas šīs 3 dienas. Paldies visiem! Paldies mums, paldies jums! Līdz nākamajai reizei! Mēs šodien piedzimsim no jauna, tad četros krastos